Sveiki! Skatoties un klausoties sakalā prezentāciju, es sāku domāt, kāpēc mēs to neveidojām kopā. Jo būtībā laipa un aka veids pēc domas vienu un to pašu, tikai aka ir vairāk par autoriem, laipa ir izpildītāji un producenti. Īsumā, kas ir laipa? Laipa ir Latvijas izpildītāju producentu apvienība, ko ir veidojuši bezpeļņas organizācija, ko ir veidojuši paši izpildītāji un fonogrammu producenti. Un laipa Latvijā veids gan pašmāju, gan ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Tātad, kā pareizi šī mana tēma, kā pareizi ievietot mūzikas ierakstu reklāmā, tas varbūt ir vairāk kā nosaukums, es iešu vairāk no pamata, ar ko mēs sākam ar pašām pirmajām lietām, teiksim, kas vispār ir fonogramma, jeb mūzikas ieraksts. Attiecīgi, fonogramma ir izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma fiksācija, jeb ieraksts, kas fiksēts informācijas nesējā. Kas nozīmē to, ka fonogramma jeb mūzikas ieraksts, tas nenozīmē, ka obligāti ir jābūt personai kā tādai, kas dzied vai kas spēlē bungas. Fonogramma var būt arī viļņu šalkoņa vai putnu dziedāšana, kas skan kaut kur darbos, ofisos un ir vienkārši fonā, bet arī tā, kāds to ir veids šo te ierakstu, kāds ir šīs fonogrammas producents un attiecīgi viņam pieder tiesības uz šo fonogrammu. Tad, kas piedalās pārsvarā, tomēr ir šie izpildītāji fonogrammas producenti, izpildītāji ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kas atveido lomu, dzied, lasa, atskaņo, vai kā citādi izpildu literāru, vai mākslas darbu, vai folkloras sacerējumu. Mēs varam iet tālāk un tālāk, bet būtībā piedalās šajā te ierakstā. Tas ir izpildītājs, un otra daļa ir fonogrammas producents, kas ir fiziska vai juridiska persona, kura uzņemas iniciatīvu un ir atbildīga par izpildījumu skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu. Ja kādam ir gan izmantotājiem, kas izmanto fonogrammas vai kas rada fonogrammas, pazīstami, teiksim, cilvēki, kas stāv vai sēž pie pults, miksē, visas šīs te saliek kopā šo fonogrammu, tad tā ir atšķirības starp ir fonogrammas producents un ir studijas producents. Kas nozīmē, ka pārsvarā ir paši mūziķi arī, kas šos te jēdzienus mēdz sajaukt, bet ja jums ir zināms kāds studijas producents, tas nenozīmē, ka viņam ir tiesības uz šo fonogrammu, ja ir tiesības noteikti, ko viņu darīt. Tātad vairāk ir šis fonogrammas producents, ir tas, kas, kā ir minēts, kas ir iniciatīvs un arī, kas pēc būtības ir apmaksājis fonogrammas ierakstu. Tas ir uzskatāms par fonogrammas producentu. Izpildītājiem producentu tiesības. Izpildītājiem ir personiskās tiesības. Tās vairāk ir tās nevar ne nodot, ne pārdot, ne atdot, ne aizdot. Tās ir tiesības, kas arī ir uz visu mūžu, viņam ir tiesības būt atpazīstamam. Arī respektīvi, ja fonogrammu izmantotāji, kur ievieto vai bildes, vai ko citu izvēloties, teiksim, Facebookā vai Instagramā kaut kādu mūziku, ir iespēja šim te lodziņam, kas parādās uz rīla vai video vai bildes, kur ir norādīts, kas ir šis izpildītājs. Tās ir viņa tiesības vienmēr būt atpazītam arī pēc viņa nāves. Un ir izpildītāja mantiskās tiesības, un šīs tiesības atļauj vai aizliedz savu izpildījumu raidīt vai publiskot, un respektīvi arī nodot tālāk šeit par mantiskajām tiesībām. Mantiskās tiesības var nodot. Un pēc būtības, kā mēs esam šeit varbūt Latvijā, es nepateikšu, kā ārvalstīs pieraduši, ka mēs ejam un jautājam atļauju tikai fonogrammas producentam. Vai varam vai nevaram izmantot šo te mūzikas ierakstu vai fonogrammu. Bet ir jāņem vērā tas, ka izpildītājiem arī ir šīs te tiesības. Bet izpildītājs var nodot fonogrammas producentam un teikt, ka man bija prieks sadarboties, mēs vienojamies par kaut kādu apmaksu vai kaut ko citu, bet tālāk visu, kas notiek ar fonogrammu, tu kā producents tiesīgs visu noteikt. Viņam ir tiesības šādu vienošanos noslēgt, viņam ir tiesības to nedarīt. Tādēļ vienmēr, ja ir kaut kāds grib ievietot reklāmā vai izmantot kaut kādā veidā mūzikas ierakstu, tomēr ir jāveic, jāprasa atļauja arī izpildītājiem un arī producentiem. Var sazināties vispirms ar producentu un pajautāt, vai varbūt viņam ir nodotas visas šīs tiesības,
bet tas ir vairāk uz goda vārdu, ko producents atbildēs. Un labāk tomēr apveicēties izpildītājiem, lai nav kaut kāds gadījums, ka saņem atļauju no producenta, izmanto mūzikas ierakstu, bet beigās ir problēmas ar to, ka izpildītājs sāk runāt par to, kādēļ es parādos attiecīgi tādā vai tādā reklāmā. Un ir fonogrammas producentu tiesības. Fonogrammu producentam ir izņēmantiskās tiesības atļaut vai tā izliekt savu fonogrammu, vai tās kopiju izplatīt, padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem, vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā. Būtībā tas arī ir tas pats, kas izpildītājiem, kā es minēju, jo fonogrammu producents ir šis īpašnieks fonogrammas pārsvarā, kad ir arī vienīgais tā kā noteicējs. Fonogrammu producenti ir uzreiz arī jāņem vērā to, ka viņi mūzikas ierakstam vai fonogrammai var būt vairāki. Tas nozīmē, ka ir viens, jo ir arī, teiksim, mūzikas ieraksti, kuriem visi grupas dalībnieki ir producenti. Tas var būt, ja grupā būs 10 izpildītāji, attiecīgi, kā viņi būs vienojušies, viņi būs sadalījuši šīs tiesības, un visi būs producenti, un būs atļauja jāsaņem no visiem. Bet šajā gadījumā jūs izbēgat no tā, ka ir jāprasa arī izpildītājiem, jo izpildītājs jau ir fonogrammas producents. Fonogrammas izmantošanas veidi reklāmā. Brīdī, tas ir, skatoties no laipa puses, brīdī, kad fonogramma tiek izmantota vai reklāmā, vai kādā televīzijas vai kādā savādāk pasūtītā seriālā, filmā, tad iestājās sinhronizācija. Sinhronizācija ir mūzikas ierakstu reproducēšana, jeb kopēšana, ievietošana filmās, seriālos, videospēlēs, reklāmās un citur. Brīdī, ja šis ir pasūtījuma darbs, tad attiecīgi tālāk tas tāpat tiek pārraidīts televīzijās, tad jau tālāk iestājas raidīšana, un televīzijas pašas arī attiecīgi atskaitās mums par fonogrammu izmantojumu viņu raidstacijās. Fonogrammas izmantošanas veidi digitālajā vidē. Ņemot vērā to, ka es pieļauju gan šeit, gan arī otru pusi ekrāniem, varētu būt gan fonogrammu izmantotāji, gan paši autori, tad es arī ieskicējot abas puses, autoriem augšuplādējot savus mūzikas darbus digitālais platformās, ir rūpīgi jāizlasa visi nosacījumi un tas, kādas tiesības autors nodod digitālā satura platformai. Šis ir, es pieļauju, ka viņš kļūs vēl aktuālāks, ņemot vērā to, ka daudzi to nedara. Daudziem ir tā viena doma ātrāk kļūt populāram, lai pēc iespējas vairāk viņu dzird, kas ir pašsaprotami, kas izklausās forši, jo man ir vairāk dzirdēs, jo es būšu vairāk atpazīstams un koncerti un viss tā tālāk. Bet tas, ko autori mēdz neizlasīt sīkajā drukā, kā vienmēr sīkā drukā, ir tas, ka viņi nodod, ja viņi nevis vienkārši ļauj šai platformai nodot tālāk vēl citām platformām šo fonogrammu vai kaut kādā veidā izmantot, bet viņi nodod visas tiesības. Kas nozīmē to, ka brīžos, kad laipa veic atlīdzību izmaksas, ir šīs platformas caur citām ārvalstu organizācijām vēršas pie mums, pieprasot atlīdzību. Attiecīgi, visticamāk, ne mēs, ne arī paši autori ir informēti par to, ka viņi šīs tiesības ir nodevuši, jo viņi vienkārši to nav izlasījuši. Tad mēs tālāk nododam autoram, jeb izpildītājiem, producentam šo informāciju, ka šāda lieta ir, bet mēs tālāk arī vairs neiesaistamies. Tas ir attiecīgi tālāk izpildītājiem, producentu ziņā šo te atrisināt. Bet šis var veidot konfliktus, šis var veidot arī uz ļoti populārām fonogrammām un mūzikas ierakstiem konfliktus par lielām naudām. Tā kā šis ir jautājums pašiem autoriem izlasīt visu līgumu. Es ieteiktu arī pašiem autoriem, kuri jau ir noslēguši līgumus, pārlasīt viņus vēlreiz, jo ļoti iespējams, ka pie nākamās izmaksas kāds būs cits pieteicies uz jūsu nopelnīto naudu. Kas attiecās uz mūzikas izmantotājiem un lietotājiem, ir vēlams iepazīties ar visiem nosacījumiem par mūzikas ierakstu izmantošanu konkrētajā platformā. Kas nozīmē to, ka nevienmēr, kur ir royalty free, nevienmēr tas nozīmē, ka tas tiešām viss ir bez maksas un jebkādiem nolūkiem. Labākajā gadījumā ir sazināties ar konkrēto platformu vai pašu izpildītāju producentu par to, vai var izmantot, kādas tiesības ir nodotas, vai arī pašā platformā. Es domāju, ka varbūt arī var atrast šo sadalījumu, kam var izmantot konkrēto fonogrammu un kam labāk nē, lai pēc tam nav liekas problēmas.
Tātad, jā, ko administrē laipa digitālajā vidē vai reklāmā? Tieši neko. Mēs neesam tiesīgi atļaut vai aizliegt reklāmās izmantot fonogrammu, jo ir šīs situācijas, kad varbūt, teiksim, alkohols, tabaka, reliģija, politika. Mēs tā kā arī neuzņemtos kādam atļaut izmantot savā politiskajā reklāmā kādu fonogrammu, kas ir tā kā pilnīgi pret šo partiju vai vēl kaut ko. Tas attiecināms uz visu alkohols, tabaka, un reliģija arī ir visas šīs tēmas ir diezgan diskutablas. Tiesību veidi, kam tad vajadzētu prasīt šīs tiesības? Ieraksta tiesības, jeb tiesības uz skaņas ierakstu pārvalda ieraksta izpildītājs, tātad dziedātājs, ģitārists, šis studijas producents, kas arī ir kā izpildītājs, bet vēlreiz atkārtoju, ka ļoti iespējams, ka šie izpildītāji ir nodevuši tiesības. Ļoti iespējams, ka producents var teikt, ka viņi ir nodevuši, bet viņi īstenībā nav. Šis arī ir izpildītājiem producentiem ir tāpat kā visās citās vietās vajadzētu, ja ir vienošanās, to darīt rakstiski. Mutiski kādam ir bijis labs garastāvoklis, viņš ir atdevis arī savu māju noteikti, bet nākamajā dienā viņš nāk uz savu māju atpakaļ un prasa atdot atslēgas. Stulbs salīdzinājums, bet tieši tā tas arī ir to, ka, ja tev nav papīrs, tev visticamāk nav nekāds pamats, uz kā atsaukties. Un kam vēl var prasīt atļauju ierakstu kompānija, producents, digitāli un fiziski, kas ir jāņem vērā. Mēs laipa neadministrējam reklāmas, mēs nevaram atļaut vai aizliegt, bet mēs varam palīdzēt ar informāciju, respektīvi, ja ir kāda fonogramma, kuru vēlās izmantot, bet nav zināms ne producents, nekas cits, droši var vērsties pie mums. Mēs nevaram sniegt personīgu informāciju, kas ir arī kontakti, bet mēs varam pateikt, kas ir konkrētās fonogrammas producents. Un tad es domāju, ka interneta dzīves ir pietiekoši plašas, lai es spētu atrast kaut kādu veidu sazināties ar konkrēto producentu vai izpildītāju. Un autortiesības, mūzikas un teksta autortiesības, tas ir attiecīgi pie pašiem autoriem, mūziku izdevniecības, un pie AKA LA noteikti arī var noskaidrot, kas tad ir autors konkrētam darbam, un tad jau meklēt iespēju sazināties ar autoru pašu personīgi. Šis te nav nekas top secret, šis ir publiski pieejams viss. Es pieļauju, ka meklējot dažādos veidos var atrast vēl neskaitāmus šādus gadījumus, bet kā mēs arī pēc gadiem redzam, ka nesaprašanās starp, jeb neprasīta atļauja no mūzikas ierakstu mūzikas ierakstu, tiem, kas paņem mūzikas ierakstu ar pašiem šiem tiesību īpašniekiem, ir ļoti sen jau. 2004.–2005. gads strīds starp Baltic Records grupu un producentu un izpildītājiem pret TV3. Fonogramma tika izmantota raidījumā visu šo gadu, tika uzskaitītas visas reizes, cik viss laiks, cik daudz atskaņots. Un ir bijusi tiesa, un ar tiesas spriedumu tika izmaksāta kompensācija 25,000 latos, kas tika attiecīgi sadalīta, kā viņi paši sev sadalīja producentiem un izpildītājiem. Tātad tas nav nekas jauns, tas jau ir. Visbiežāk es pieļauju, ka ir tomēr veids, kā šos te visus strīdus un problēmas atrisināt cilvēcīgi, neejot līdz tiesām. Varbūt arī nevienmēr tas ir iespējams, kā šeit redzams. Nākamais ir 21. gada Boris Rezņiks pret Rudolfu Brēmeni par fonogrammu Atmostas Baltie. Pieprasītā kompensācija 90,000 eiro. Kā tas viss norisinājās, publiski pieejams nav, vai tas vispār viss jau ir beidzies, nav vēl norisinājies, tā tad viss ir, bet šis te ir tieši tas, par ko es teicu, šīs te tēmas, kāpēc mēs neuzņemamies atļaut vai aizliegt. Šis Atmostas Baltie ir tieši to, ka konkrētā persona minētā izmantoja fonogrammu Covid reklāmas aģitācijai vai labi vai slikti potēties, nepotēties. Domas dalās, domas dažādas, ja izmantotu manu fonogrammu kaut kur, kur es nevēlos, noteikti reaģēt tieši tāpat. Un jau iepriekš arī pieminētais šī gada fonogrammas stils neatļaut tika izmantota CS valus reklāmā. Pēc publiskās informācijas video tika izņemts. Es kā fonogrammu varbūt izmantotājs, es saprotu, kā to paskaidroja CS valus, ka
tas jau ir varbūt Ozolam par labu, jo tiek popularizēta viņa fonogramma. Tāpat laikā es domāju, ka šī fonogramma jau tāpat bija populāra. Tas ir viens un otrs cēsu alus. Nu, tas var būt jebkurš brands cits, tam nav nozīmes, kurš konkrēti, bet tas tomēr ir alkohols. Ozols, cik es saprotu no kādas intervijas, viņš nav tā, ka tīri nav vēlme reklamēt alkoholu. Tāpat es pieļauju varbūt arī tabaka vai kaut kas cits. Tā, tas attiecās par šo, ko es vēl gribēju pieminēt, ko es aizmirsu par fonogrammu producentiem. Tātad var vērsties pie mums, ja kāds izmanto vai grib izmantot kas nav baigi forša, bet informāciju var atrast kaut kādos citās platformās, arī Spotify var redzēt, arī YouTube var redzēt, kas ir kaut kādiem fonogrammām producenti un veikt jau paši savu izmeklēšanu un sazināties, ja tādā veidā ir ātrāk. Kas attiecas uz tieši fonogrammu, ja mūzikas ierakstu veidotājiem, producentiem, tad tā viņu tiesību nostiprināšana laipā, tam nav nekāds juridisks spēks, bet mēs laipa esam kā būtībā liela datubāze, kur mēs uzticamies šiem fonogrammas datu iesniedzējiem par viņu objektivitāti un to, ka patiesumu, un viņi iesniedzot mums šo fonogrammu, norāda paši, tad, kas ir izpildītājs, kas ir producents. Bet, lai sevi pēc iespējas vairāk, jeb labāk aizsargātu kā producentu, ieteicams ir tas, ko mūziķi varbūt reizēm dara. Viņi rada dziesmu, viņam rīt ir jālaiž ārā, viņam pēkšņi saprot, ka viņam nav iesardzēja kods. Iesardzēja kods ir tas pats, kas būtībā cilvēkam personas kods, unikāls identificējošs kods. Tad viņiem ātri vajag to, protams, nekādas vienošanās ar producentiem, izpildītājiem nav, laižam gaisā, to būsim populāri, viss forši. Pēkšņi, ir baigies bums, ir hīts, pēc 10 gadiem vairs izpildītājs producents nespēja sadalīt atlīdzību, rodas strīdi, viss pārējais. Ieteikums reģistrēt fonogrammu pirms, lai varētu iesardzēt kodu šo saņemto ievietot, jo metadatos, kas apstiprinātu kaut kāda veida tiesības, lai vēlāk rastos mazāk strīdi. Un jebkurā gadījumā, ja ir iesaistīti vairāki izpildītāji, producenti, atcerās to, ka tā tomēr ir nauda, tā ir arī tāpat laikā atbildība. Lūdzu vienmēr slēgt vienošanos rakstiski savā starpā. Mutiska vienošanās vai, kā iepriekš arī izskanēja, telefons zvans, viss. Tas nebūs kā pamats, lai kādam ticē, kuram tagad ir taisnība. Tad, ja šie strīdi notiek, tad to var darīt. Arī strīdi var būt 10, 15 gadi vairāk. Un, kas mūsu gadījumā, laipas gadījumā ir, ja ir konflikts par fonogrammu, šī fonogramma automātiski tiek iesaldēta. Tas nozīmē, ka atlīdzība par to netiek izmaksāta nevienam, kamēr šis konflikts netiek atrisināts. Bet tas ir attiecīgi tad ir pašu izpildītāju producentu ziņā. Nākamo es gribētu, ceru, ka skaņa arī būs, dot vārdu Kārlim, kur viņš var autoriem izstāstīt vairāk informācijas. Autorskola piedāvā autortiesības internetā. Varētu šķist, ka viss, kas atrodas internetā, pieder visiem. Tā nebūtu nav. Katram attēlam, ko redz, katram skaņdarbam, ko dzirdi, un katram videoklipam, ar kuru dalies, ir autors, un arī šos darbus aizsargā autortiesību likums. Vai tu atceries, kad pēdējo reizi publicēji kādu no savām fotogrāfijām vai video sociālajā tīklā? Vakar? Vai tu atceries tos noteikumus, kuriem tu piekriti, tad, kad reģistrējies šajā platformā? Visticamāk, tad, kad tu nospiedi to pogu accept, tu pazaudēji savas autortiesības uz tiem darbiem un nodevi tās attiecīgajai platformai. Sociālie tīkli ir labs veids, kā izplatīt savu autoru darbu, bet ir liela varbūtība, ka tavs darbs tiks pavairots vairs nepavaicājot tavu atļauju. Neviena interneta vietne pieprasa, lai autors nodod visas savas tiesības uz augšuplādējamo darbu. Ja kāds publicē savu dziesmu vai jebkādu citu autoru darbu internetā, bieži vien citiem šķiet, ka tad jau tā pieder visiem. Bet tā jau tas īsti nav. Un arī, ja tev ir legālas tiesības skatīties kādu filmu datorā, nenozīmē, ka tu to vari pēkšņi visiem rādīt domu laukumā vai kā citādi izmantot, pārdot vai kopēt. Ievietojot savu dziesmu, dzejoli, stāstu, fotogrāfijas, zīmējumus un citus autordarbus internetā, pievērs uzmanību šiem diviem terminiem – neekskluzīvā licence un ekskluzīvā licence. Neekskluzīvā licence
ir ok, kompromiss, un tādā veidā tu nenodod gluži visas savas autortiesības sociālajiem tīklam, bet nospiežot accept pogu ekskluzīvajām tiesībām, nododot ekskluzīvās tiesības, tad arī tu savas autortiesības pilnībā esi uz šo darbu zaudējis, un tās pāriet sociālajiem tīklam vai kādai citai internetu platformai, tādā gadījumā jau pats esi sev apčakarējis. Kas attiecas uz filmu un dziesmu straumēšanu, Kaža iesaka izmantot tikai tādas interneta vietnes, kuru legalitāte nerada šaubas. Un pārkāpjot likumu, skaties man acīs, tu taču zini, agri vai vēlu, tu tiksi sodīts. Un īstenībā ir reāli forši izvēloties legālu saturu, atbalstīt mūziķus, autors, izpildītājus, ne tikai solistus, basģitāristus, bundziniekus, violniekus, backvokālistus, faktiski visu nozari. Tādā veidā viņiem dodot spēku radīt jaunus darbus. Paldies Kārlim par īsu ievadu interneta pasaulē. Turpini mācīties kopā ar citiem Latvijā zināmiem autoriem, izpildītājiem un producentiem Autorskola LV. Jā, tas, ko es varbūt pašās beigās gribēju pateikt, ir tas, ka mums visiem patīk mūzika, patīk viņu klausīties, mēs viņu klausamies radio, televīzijas, ejam uz koncertiem, viss pārējais, tāpēc ir tāds kā aicinājums izturēties arī ar cieņu pret šiem te autoriem, pret izpildītājiem, fonogrammu producentiem, jo pārsvarā tas nevienmēr ir vienkārši hobijs, ko dara aiz gara laika, bet tas tiešām ir darbs, tā ir kaislība, un arī viņiem ir tiesības būt novērtētiem, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar atlīdzību. Tādēļ arī izmantojot viņu darbus, paprasīsim šo atļauju, varam, nevaram, kā arī pašiem autoriem ir lūgums būt uzmanīgiem, atsīgiem un vienmēr pārliecināties par to, ko mēs parakstam un pastāvēt pašiem par savām tiesībām, ja aizsargāt pašiem savas tiesības. Paldies! Paldies jums, Edgar, ļoti, ļoti izsmeļoši, bet, kā es gribētu teikt, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Un, jā, es iedomājos, cik sarežģīti varētu būt saskaņot fonogrammu grupai, kurā ir daudzi instrumentu izpildītāji, un kurš katrs reģistrējas kā producents brīnišķīgi. Bet te kā reiz arī ir jautājums šajā kontekstā. Tātad cilvēki vēlas izmantot autoru darbus legāli, ja? Un izpildītāji, protams, arī. Tad kāds tad būtu pareizais process, kā saņemt atļauju izmantot kādu fonogrammu savā komunikācijas materiālā, un kāds būtu tas ātrākais iespējamais pareizais process? Un vai jūs, kā biedrība, varat palīdzēt šajā? Jā, kā jau iepriekš minēju, mēs varam palīdzēt ar informāciju, ja zinām konkrētu fonogrammu, ar informāciju par to, kas ir šie izpildītāji vai konkrētais producents. Jāņem vērā to, ka mums arī ir nepieciešams zināt pēc iespējas precīzāku informāciju, jo vienai fonogrammai var būt dažādi izpildītāji, to var izpildīt dažādas grupas, tie var būt dažādi producenti, tāpēc jo plašāka informācija, jo mēs labāk varam palīdzēt. Un tas pareizākais veids tā arī ir pirms, ja rodas sava doma par kaut kādu reklāmu, es gribu izmantot to un to fonogrammu, pirms mēs to publicējam vai kādam citam parādam, sazinamies ar šiem izpildītājiem un producentiem, pārliecinamies, ka viņiem nav pretenziju pret izmantošanu, vienojamies, vai tas ir par maksu vai tāpat laikā arī varbūt arī bez maksas. Vienojamies, paprasam atļauju, sakārtojam visus papīrus un droši izmantojam.